Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine... Nu, čau šodien visiem. Nākamā diena pēc lielās pastaigas. Atbraucu es te uz to vietu, kur jau es biju pirms lielās pastaigas, jā. Nu, vairāk tāpēc, lai pamēģinātu Ingūnas detektoru vēl izmēģināt, kas ar viņa kaiš, vai tiešām tas ir kaut kāds gļuks, vai tā viņš strādā, vai, karoči, jā, vēl pat arī pamācību paņēmu līdzi. Ja nu kas gadījumā, lai varētu kaut ko vai nu attiestatīt vai iestatīt pareizāk, mēģināšu tik galā. Vot, reku, abus divus detektorus paņēmu līdzi. Varbūt ar, lai bišķiņ kaut ko salīdzinātu. Labi, bet pagaidām stāsts nav par to. Vakar, tā saucamajā lielajā pastaigā, ķipa salidojumā, bija tāda nesmuka lieta. Bedrītes es neredzēju, nevaru neko teikt, tā pa lielam, viss bija normāli. Bet, ja tu kaut ko izroc, un ja tas nav nekas vērtīgs priekš tevis, paņem to līdzi, izmet, kaut vai lauka malā viņu noliec. Neatstāj, lūdzu, izraktajās bedrītēs ķēmi boļi. Nevar tā darīt. Vēl es dzirdēju, bija varianti, kad ar lāpstu krusteniski iedurts, un tā krustā iebāstas kāds bleķa gabals, vēl kaut kas. Tas ir bērndārs. Bija tur bērni, jā, varbūt arī, es neko nesaku, bet, audzināsim paši sevi, audzināsim savus bērnus. Tā kā tā, tas bija tāds negatīvais moments, bet tā viss forši, pozitīvi. Žēl, nepaliku līdz beigām, neredzēju, kas tur notiek beigās, kādi apbalvojumi un tā tālāk. No Nika kādas dāvanas. Bet jā, vajadzēja uz naktsmaiņu, protams, darbs ir darbs. Negribējās baigi kavēt. Tā kā tā, paskatīsies šodien bišķi tā kā to detektoru pačakarēšu. Varbūt arī pastaigāšu, kaut ko pameklēšu. Tā, ir tāds variants, kur ielikt ir 20 Hz. Pieskaroties viņam pat rodās visādas figņas. Čuika ir uz 10. Varam nolaist zemāk, bet tad arī neko neatradīs, protams. Nolaidām uz 7, bišķiņ stabilāks palika, ja? Skatāmies variantu. Tas tā normāli? Nezinu. Varbūt arī normāli. Ņemam leģendu. Daudz maz stabili strādā, arī tie paši 20 Hz. Šitā te atstroja kāda pa meha ir uzstādīta, ja? Arī kā bija. Šitam bija smieklīgāks variants, tā ka bija uz 10 uzlikts. Tūlīt uzliksim uz 10. 10, jā. Pīkst blakus detektors. Šitas nē. Tālāk aizejot, protams, nepīkst, bet... Pa 2 metri no detektora pīkst. Ko tur darīt? Nezinu. Labi, mēģināšu vēl kaut ko bišķiņ paregulēt. Tā. Signāls 46. Būs jāatnāk, jāizroka. Uzliku. Vēl visādi. Tagad multifrekvence 3. Vēl uzliku tikai 3 toņus, nevis 60. It kā stabilāks. It kā palika stabilāks.
šitas nepāriet, protams. Tā, aizies pēc lībā pīkst kaut ko. Ai, minina, tā. Nezinu, jāskatās visu laiku, jādomā, ko, kā noregulēt. Vairāk jāsteigā ar šo aparātu. Un, principā, Ingūnai pašai vajadzētu steigāt, jāsārstē. Roka viņai sāp dikti, vajag sārstēt. Un tad jau varēs steigāt. Labi, tā, kas mums te ir? $45. Groiga. Kaut kāds alumīnija sakausējums. Ceru, ka kadrā ir. Šoreiz jāpārbauda. Jāatvainojās par vakardienas filmēšanu. Pie kameras vēl neesmu pieradis. Neesmu pieradis un nebija kadrā daudzas lietas, un tāpēc arī tas video tāds nevisai sanāca. Man viņš īsti nepatika, jā. It kā ir kadrā. Kaut kāds alumīnija gabaliņš, jā. Tā pielikt klāt. Var tad redzēt vairāk, jā. Teikšu tā, trešā skora aparāts tāds ļoti nestabils, ļoti jūtīgs. Te blakus gan ir augstsprieguma līnija. Kā blakus, kaut kāds puskilometrs, jā. Bet, vītero visu laiku. Bet te ir signāliņš kaut kāds. Lēkājošs, protams, bet patīkams signāliņš jāizroka. Protams, visādas saknes, kā jau bijušajā mežā. Labi, izslēgšu ārā, pēc tam iefilmēšu, kas tas bija. Tas arī bija alumīnija drādz gabals. Pat neraušu pat ārā. Rail Baltics nāks uzbūvēs kaut ko pa virsu. Labi, meklējam vēl. 39 signāls bija. Diezgan dziļi izraku. 38, 39. Palika. Neskatījos vēl, kas tas ir. Kārtējais šņabjakortis. Jā. Un dēļ tā man nācās saknes cirst. Tas arī bija viņš. Jā, bet blakus bija kaut kāds arī melnais signāls, bet tagad vairs neredz. Nezinu. Labi, meklējam vēl. Jā, trešā skora ar stabilitāti neizceļās. Nogriežu čuiku vispār uz cik es nogriežu? Uz 8, ja. Kaut kāds signāls ir, pamēģināsim izrakt. Tagad it kā nav vairs traucējumi no tās augstsprieguma līnijas, bet tas arī
Bet, nu jā. Es jau redzu patronu tur. Patrona vai čaulīte. Šoreiz vesela patrona pat uzdūros virsū. Laužam nost, bēram laukā. Pulveris. No. Šitādu krūmos iekšā. Bedrītes aizrokam. Bedrītēs neko neatstājam. Labi. Nu jā, skori baigi nestabilais. Priekš iesaucēja, nevarēs saprast, kas tur pa signāliem visu laiku vītero. Tur varēja redzēt vakar Ingona. Tur kaut kas ir. Pārbrauc ar leģendu, tur vispār nekā nav. Kaut kā tā apmēram. Jāstaigā, jāmācās, jāpierod. Tā jau principā jau aparāts labs. Pieredzējušam lietotājiem vispār nekāda problēma. Labi, meklējam tālāk. Tā bija aizgājis līdz vienai vietai, ko es gribēju apskatīties. Nekā tur nebija, izņemot alumīnija drātis. Arī jau pārāk labs, lai būtu kaut kas labs. Labi, izraksim. 44. Kur tu esi? Kaut kur te kaut kas. Kaut kas. Kāpēc te? Kaut kāds šiļģiks. Kvalitātes zīme, krieviski rakstīts neinteresē. Labi, liekam pie šmurģaka un ejam tālāk. Raukam ciet bedres, protams. Jā, tas bija viņš. Es baigais eju, pametu skatu uz augšu. Domāju, kas tu tur piebraucis? No savas mašīnas nobijos. Labi, meklējam vēl. Domāju, ka nekas nebūs, tāpēc nefilmēju uzreiz. Kaut kāda sprādzīte. Nezinu. Var jau būt, ka Pirmā pasaules kara. Te šādas tādas lietiņas ir atrastas šajā vietā. Labi. Meklējam vēl. Signāls bija labs. 42, 43. Bet zinot to, kas šeit bija, nekas tas labs nevarētu būt. Bet, protams, kārtējais kurķīts. Pēc tam izmetīsim. Labi, meklējam vēl. Atkal jau signāls bija labs. Tā. Šķemba. Daļa no jostiņas, laikam. Jā. Labi. Meklējam vēl.
Domāju, nefilmēšu tāpatās jau nekas īpašs, bet nav jau ar nekas īpašs. Ķipa loris no telts. Iespējams, ka pirvušnīs. Labi, meklējam vēl. Patās arī labs signāls. Nezinu, kas tas ir. Tas ir poga. Izskatās pēc kaut kāds pogas, laikam. Tāda apaugusi. Luvers te patās te arī. Šis arī luvers, jā. Caurumiņš. Ar droši no telts. Nu labi, meklējam vēl kaut ko. Atkal jau labs signāls. Viņš būs labs izrokot. Kad lāpsta uzasināta, tad cita lieta. Ar vienu sitienu sakne ir pušu. Kur signāls palika? Turpat kaut kur bišķiņ izmainījās, nečit. Vai nu pagriezās, vai dziļāk iekrita. Nu, dziļāk iekritis būtu. Kas tas tāds varētu būt? Kaut kas tur ir. Kārtējā šķemba. Jostiņa. Nu, labi. Šitādus labus signālus nevar nerakt. Jārok. Labi, meklējam vēl kaut ko. Ko šodien beigšu pastaigu. Aizgāju līdz tai vietai, ko es gribēju pārbaudīt. Neko prātīgu neatradu, kā jau redzējāt. Prātu skoru 3 sāku saprast. Nu, tur vienkārši jāsteigā katrā brīdī, kad kaut kādi traucējumi jāsaprot ir ko darīt, ko bišķiņ piegregulēt, ko bišķiņ noregulēt. Nu, jā, nav stabils aparāts, nav tik stabils kā leģenda, bet nu labi. Staigāt var. Tā kā tā, jā, nu. Nu labi. Tad jau visiem čau. Līdz nākamām reizēm. Visu labu!